Ja Jēzus nav tavs kungs, viņš nav tavs glābējs. Tas vienkārši tā nestrādā. Ir daudz cilvēku, kuri uzskata, ka Dievs ir vienkārši tāds mīlestības pilns mākonīts, viņš mīl visus, apžēlo visus, un ka Jēzus, viņš ir mūsu vecākais brālis, lai gan Bībele mums dod arī tādu norādi, bet viņš vienkārši ir mūsu, čoms, draugs, mums tur viss kārtībā ar viņu, mēs tur visu sarunāsim ar Jēzu, bet Bībele atklāja, ka Jēzus ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, un kādu dienu visa pasaule, katrs celis locīsies, katra mēle atzīs to, ka viņš ir kungs, viņam ir dota vara debesīs, virs zemes un pazemē, viņš ir tas, kurš valda, un viņš sagaida, ka mēs viņam klausīsim. Viņš teica, ja jūs mīlat mani, tad turat manas pavēles, dariet to, ko es jums esmu teicis. Un kādā vietā viņš pārmeta līdzībā sakot, ka būs cilvēki, kas nāks pie kunga un teiks, kungs, kungs, viņš saka, bet ko jūs sakat, kungs, kungs, un nedarāt to, ko es jums esmu pavēlējis, tas, ko es jums esmu teicis. Un tāpēc esiet uzmanīgi, lai jūsu kungs nav tikai vārdi, ko jūs sakat, bet lai jūs tā arī dzīvojat. Jo, ja Jēzus nav patiesi tavs kungs, viņš nav arī tavs glābējs.